LV Florbola līgas pusfināla sērija. Un arī šovakar savā starpā tiksies Kocēnu Rubene un BC Fullbroka. Lielāko spēles daļu tiešām abas komandas spēlēja trijos pieciniekos. Nu, kļūdās Renārs Jēkabsons, uzdāvina viņš bumbiņu pretiniekiem un Ēģis Ceriņš atklāja rezultātu, kad nospēlētas 4 minūtes un 8 sekundes. Ļoti rupja kļūda. Stepāns, Dišreits atsita, Zēmelis, Ivars Jēkabsons, Dišreits glābi vienreiz un glābi vēl vienreiz. Lieliska epizode Rubenei, bet vēl labāk nospēlē BC Fullbroks vārdsargs Ivars Dišreits. Ceriņš uz priekšu Petrovskim. Andris Jēkabsons it kā nospēlē sekmīgi, bet bumbiņa atlec pie Ēģis Ceriņa. Ceriņš uzreiz izdara vēl vienu metienu. Stepāns samainās vietām ar Mirkšu. Un lieliska Mirkšu piespēle, bet Matisona metiens pārāk vājš un Mirkš pazaudē bumbiņu. Diez vai tā bija domāts, ka bumbiņa nonāks pie Ivara Jēkabsona. Jēkabsons meta garām vārtiem, bet bumbiņa ļoti veiksmīgi atlec pret laukuma gala apmali pie Atis Stepāna. Un Atis Stepāns ar raidu bumbiņu vārtos, līdz ar to pārspēts arī Ivars Dišreits. Spēlē caur aizsargiem, labi domāta piespēle Zelčam, bet pārķer to Kovaļevskis un jau Ceriņš kārtējo reizi uzbrukumu smailē. Atvainojiet, gribu uz bet Zilberts. Vakarien arī vairāk kārt nācās satikties aci pret aci Gribustam un Zilbertam, bet te no vārtu priekšas gūsta vārtus Rubene un 16. minūtē jau izvirzās vadībā ar 2-1. Ingaram Matisonam 4. vārti. Viņa reiķina arī 8 rezultīvas piespēles. Uzreiz Ulbraka atbild ar Kārļa Bulāna precīzu metienu. Paiet vien dažas sekundes un BC Fullbroka ir atpakaļ spēlē 2-2. Tagad viņai tā nāk Rolands Kovaļevskis, vēl paliek 5 sekundes. Petrovskis var izdarīt metienu, metiens arī seko un ļoti tuvu vārtu gūmam BC Fullbroka, bet vārti tomēr netiek gūti. Spēles sodam 3. Automātiski seko viens spēles diskvalifikācija kā minimums. Bet tikmēr kas par epizodi BC Fullbrokai vēl viena kļūda Rubenei savu vārtu tūmā. Godīgi sakot, šaubos. Bet te jau Renārs Jēkabsons un Renārs Jēkabsons gūsta vārtus. Neiemet, tu iemeti tev un nostrādā šajā situācijā. Izcili iespēja BC Fullbrokai bija gūta vārtus un pārņemta vadību. 17:00 Valmiera pārgauja, 19:00 BC Fullbroka pret Rubeni. Tālāk jau jāskatās, bet tikmēr vēl viens vārtus gūst Renārs Jēkabsons un panāk jau 4-2 savas komandas labā. Šodien otrā maiņa, toties Naski vāc punktiņus. Bet te briesmā Streipša vārti un ir vārti. Niks Ķuzuls meta precīzi. Sadaldē viņš starpību līdz minimumam. Roberts Streipšs tur vēl noiet gar pretinieku spēlētājiem. Bet tiesneši neļauj iesaistīties nekādos konfliktos. Tagad tiek dots uzdevums iet iesildīties komandas trešajai maiņai. Bet Rolands Kovaļevskis uzreiz gūsta vēl vienus vārtus. Apklusinot Rubenes līdzutējus un panākot jau līdzsvaru 4-4. Ātri tikuši apakaļ spēlē. Gribus pārķer viņu piespēli Zelču un Zelču izraujās viens pret vārtiem. Pārceļ pāri Dišreitam, bet pārceļ pāri arī vārtiem. Bet Mirkšs tur zaudē duciņā ar Ķuzuli. Zēmelis, Akulovs, Stepāns. Vēlreiz Zēmelis un Mirkša metiens glābi komandu Krišāns Zeps. Gribusts, Kovaļevskis. Bloķē Kovaļevska metienu, bumbiņa nonāk pie Eglīša. Pēc tam arī Ceriņš aizmet garām, Kovaļevskis meta garām. Neizdodas trāpīt vārtu. Tagad 2 ulbrakiešu vārtu priekšā. Nav neviens rubenietis, bet atkal nav metiena. Vai Zelčam vēlreiz izdosies aizskriet. Metiens pēc pagrieziena garām vārtiem. Šoreiz necentās. Mētra pret Mirkšu. Mirkšs atgūst bumbiņu, piespēlē vārtu priekšā, vēl viena piespēle un būs soda metiens. Ulvis Mētra tikai ar noteikumu pārkāpumu spēja apturēt Āti Stepānu. Rubeni var atjaunot vadību. Ir Zilberts pret Ivaru Dišreitu. Māņkustība un bumbiņi ir vārtos, netiek galā Ivars ar pretinieku komandas kapteiņa metienu un Rubeni
Juris Zilberts, arī labs reids. Un šeit grūdienis mugurā un Ainaram Juškēvicam noteikuma pārkāpums pret Andri Jēkabsonu. Abi divi vēl nebeidz diskusiju, pēc tam jau kāda epizode beigusies. Kovaļevs un Cēriņa nav Gribusts. Gribusts ir laukumā un Gribusts gūsta vārtus. Lūkā. Gribus kā aizsarga spēlētājs, acīm redzot, bija palicis laukumā un nonāk viņš vienatnē pret Robertu Trepšu un iemeta vārtus, panākot 5-5. Renārs spiest nāk līdz pat saviem vārtiem, piespiež viņam to darīt Bulāns. Un kļūdās Renārs Jēkabsons, Bulāns meta pāri vārtiem. Vakardien spēlējot savā laukumā Rubeni spēja uzvarēt un šodien pagaidām neizšķirts, bet laba epizode. Ivars Dišereits glāb savējos pēc Andra Jēkabsona raidījuma. Renārs Jēkabsons lielā ātrumā dodas uz priekšu piespēlē Matisonam. Matisona metienu bloķē Krišāns Zepes. Kļūdās Kaspars Antons, 3-2 pretuzkums Gribusts. Ceriņš un Trepši glābē savu komandu no lielām nepatīkšanām. Trešajā trešdaļā metiena attiecības saskaitīta 11-6 viesu labā. Un bumbiņi ir vārtos! BC Fulbraka gūsta vārtus. Eģis Cēriņš raida bumbiņu vārtos. 6-5 BC Fulbraka uzvar šo spēli un panāk viņi 3-1 sērijā. Diezgan kurjos vārtu gūms. Tiesneši vēl apspriežās. Bet visi BC Fulbrakas spēlētāji jau ir laukumā. Un vārti ir ieskaitīti. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Cēriņš laužās un no Renāra Jēkabsona šķiet bumbiņi ielido vārtos. Vārti ir izgrostīti, bet bumbiņi ielido vārtos starp šīm atzīmēm, kur ir jāstāv vārtiem.